Un tad ir izdarījis sanācis tā, kad ir iznācis šāds te brīnums. Un es nekur par viņu neatradu īsti nekur atsauksmes. Kas ir interesanti, tu vari nomainīt parastās spuldzes pret lediem. Šis ir smart modelis, un viņš ir līdz pat 330% spēcīgāks kā standarta halogēns. Un kas ir svarīgi, tas ir street legal, un apskatoties pēc informācijas mājaslapā, tad arī viņš Zviedrijas valstī tieši šim konkrētajam autiņam ir viņam speciāla tabula, kur tu redzi principā visus modeļus, kuriem var lietot un kuras spuldzes var mainīt. Es drīkstu mainīt tuvos uguņus, tālos es nevaru, lai gan man H1 ir tālie, bet H1 es nedrīkstu izmantot. Jeb man ir jāatstāja esošie, kas ir bišķiņ tā kā, tā tad jāiztiek būs ar šīm te, lūk, un tā kā nekur es neatradu nevienu video, kur varētu apskatīties, kāda viņi izskatās, kāda ir atšķirība, tad es domāju, jāuztais savējais, lai vismaz cilvēkiem ir ko salīdzināt. Kā pēc tam tabulā atrada to, ka vai tas ir viss, kas ir vajadzīgs, tad ir tā, ka dažreiz vajag boostdriveru klāt, kas ir, saucamais, tas pretestības veidotājs, un man vēl izrādījās, es atradu tikai pēc tam tabulu, man vēl ir pēc tam izrādās, jāiegādājas papildus šādi te vāciņi tieši manam modelim, kas bija norādīts, kas ir nepieciešams, un vēl šitādas kaut kādas ausis, laikam tā visa stiprināšanai. Bet, to mēs redzēsim tālāk. Un kas tad tur ir, ķeroties, vērsim pie ragiem, kas tad ir šajā kastē iekšā? Bišķiņ, es viņu jāatzīst, ka pavēru, bet ir pašas spuldzes, tādi šādas te uzrīmes, kas laikam apstiprina to, ka viņš ir street legal, turpretā ir jāizprintē ārā informācija par to, ka tas ir street legal, un tad, ejot tehnisko, tu vari uzrādīt. Katrai valstī arī savas noteikumi, un tāpēc tur jāskatās ar atsevišķi tabulās. Un tad tur ir informācija par maiņu, un kas ir tās lietas, kas ir nepieciešamas. Vēl papildus šī gadījumā, ja nemaldos, tad man vajadzīgs šis. Un tad jādomā, kas vēl no tā visa arī man vēl bija vajadzīgs. To arī redzēsim. Un tad kur ir parādīts noskanē šeit, vai arī izlasi tās informācija, kas vajadzīga, izprintē dokumentu, un tad, kad eju tehnisko, tad tu vari šito te. Viņiem bija, ja nemaldos, šitam ir 5 gadu garantija, līdz ar to vajadzētu turēt manām ilgākā halogēnam. Un, protams, kad baltākas gaismas. Ķersimies pie instalācijas un skatīsimies, kā mums veiksies. Tad skatīsimies, kas šitajā te, kas ar grūtāko paņems, tad jau fonā. Labi, šitā vienkārši ķepa jānospiež, un tad tas brīnums iznāk ārā. Tad normāli lietojama halogēnā spulze. Pašam kontaktam nekādas polaritātes īsti nav. Viņam it kā ir automātiski. Tad tur nekas nav īsti jātrāpa. Tā, iekontaktējam. Tā, kur vienkārši pa taisno vadu. Un šito tad jau skatāmies, kā tur sēž tās plāksnes. Iekšā viņam aizmugurē tāds mazs ventilatoriņš, līdz ar to uz to nevajadzētu it kā spiest. Īsāk sakot, baigā schēma, jānoņem šīs gredzens ir no paša tās spuldzes, kā ir norādīts instrukcijā. Instrukcijā jau, kādas laksīja instrukcija. Noņemam nost to gredzenu ieliek iekšā un pēc tam piespiež ar klāt nākošajām ķepām. Bet vēl kas ir tas savienojums jāiebāž iekšā tur tajā spuldzes tukšumā, lai viņš nekarājās ārā. Tā kā tas vēl arī būs uzdevums. Tas bija kā izlīmēt tāpēc caur atslēgas caurumu, bet jebkurš labs ginekologs to būtu varējis izdarīt. Iekšā ir, turās. Un tad jau uztaisīsim gaismas testu. Tas jau arī bija galvenais, ne jau to, cik grūti vai viegli viņu būtu ielikt.
Nu jā, video viņa mazliet zaļa, bet nu realitātē viņa rādās rītīgi balta. Vai stiprāka? Nu to jau it kā arī var mēģināt redzēt. Tā kā jā, laikam jau, kad ir vērts uzlabot, ielikšu otram, paskatīsimies, kā ir kopumā. Tā, spuldzes ir vietā, tā, kad man vēl šeit spuldze kustējās, tas bija vienkārši jāiestumis dziļāk tā melnā ķepa, kas man nāca līdzi. Tad, kad viņi iestumi dziļāk, tad viss šitais turās daudz stingrāk. Un jau arī biju izdarījis kļūdu, biju pasūtījis nepareizos vāciņus. Un, lai gan šeit ir LED cap 01, un tajā instrukcijā jāskatās, kāds tur īsti ir vajadzīgs. Man izrādās ir LED cap 11. Līdz ar to man šie nedara, pateicoties Amazonam, te es viņus varu aizsūtīt atpakaļ. Un pareizie man būs rītā, jo tie, kas šeit ir izrādās, ir skrūvējami, un man ir vienkārši malcamie virsū. Tā, tagad var redzēt abas divas zilās gaismas. Viņas nav zilās, viņas ir baltas. Re, kur ir attiecība pret to, kādi ir gabarīti. Ja dienas gaismas lampas, skaidrs, ka arī halogēnu var dabūt mazliet zilāku, bet ne šitik baltu kā šobrīd. Viņš te rādās mazliet zaļš, un tā nav taisnība. Viņš ir tiešām tāds kā smuki, kā mēs iedāvājamies leda gaismas. Tātad sausais atlikums no tā visa, ko es tikko biju sastādījis, ir tas, kad jāapskatās, vai tavam modelim vispār der un kuras gaismas var mainīt, jo var mainīt arī V5V, W5W, mazās spuldzītes, un tiem gan var, man liekas, ka gandrīz visiem un jāapskatās vienkārši, kurā valstī un kurām mašīnām drīkst kuras lampas mainīt. Un tālāk jau tīri dažādi sarežģītības procesi, bet principā tas ir izdarāms un jāapskatās, kuras no rezervas daļām ir nepieciešams. Tātad, respektīvi, vai vajadzīgs kaut kāds atsevišķās ķepiņas, kas ir atsevišķā tabuliņā, vai ir vajadzīgs būs, jeb tas pretestības veidotājs, un vai ir vajadzīgs vāciņš. Un tieši, ja ir vajadzīgs, tad tieši kurš vāciņš. Un tālāk jau tikai pasūtīšanas un ielikšanas vaina. Un cena grozās no 100 eiro kaut kur uz kaut kādi, ne pat no 75, 80, skatoties, kur droši vien līdz savis kopā varētu saskriet līdz savi gandrīz 200 eiro, ja ir pilnās komplektācijas, viss, kas ir nepieciešams. Tā kā jā, skatāmies instrukcijas un liekam iekšā un beidzot arī tiem, kam ir halogēna, beidzot varēs braukt foršā ledēm. Tā kā, lai izdodās.